Viņam nemaz nevarēja pateikt, kad viņš nav iepriekš strādājis tādā profesijā. Māris, ja nemaldos, ir bijis kamīnmeistars, kur arī vajadzīga liela atbildība par tev uzdoto darbu, jo kā to darbu iesāks, tā viņš ir jāpabeidz. Es īsti pat neatceros to brīdi, kad viņš sāka strādāt, jo tas bija diezgan maziņi vēl tajā laikā. Bet man pašai ļoti patīk, ka viņš strādā, viņš ir ļoti laimīgs, man liekas, strādājot, tas pats brauks līdzi, un man tas ir ļoti paticis. Mūsu ikdiena noteikti ļoti mainījās mājās, bet mēs tagad esam ļoti pieraduši. Ir tāda sistēma, kā viss notiek mājās. Mārs, es domāju, ka labs vīns, tieši tāpat ar gadiem tās viņa vērtības un īpašības kļūst vēl spilgtākas, un tā noteikti nav sakritība, ka Mārs vēlreiz kļūst par labāku autovadītāju. Un sevišķi ar tādu mazu starpību, ja? Tas pierāda to viņa kvalitāti. Tas ir tas, ko mēs gribam nest, parādīt, kas ir kurbats ne tikai Latvijā, visur Eiropā, to darba kultūru un pacelt to latiņu vēl un vēl. Cik es zinu, ka viņš jau baigi daudz nekomunicē ar loģistiku. Viņš pats izdomā, kā visu to sadarīt. Jo tā komunikācija, man liekas, ir ļoti ar Māru tāda īsa. Jā, nē, ok, labi, būšu, varu, nevaru. Tā ir, jā. Viņam patīk braukt tur, kur viņa aizsūta, tā arī ir. Iedod uzdevumu, viņš pats sagatavosies. Ja tiešām kaut ko vajag, tad, ja Mārs prasa, tad skaidrs, ka kaut ko vajag. Jo tā vienkārši intereses pēc viņš neuzzvan, nepārprasa, viņš vispirms mēģinās pats izdarīt. Ja nē, tad viņš meklēs kaut kādu palīdzību apkārt. Par to mērķtiecību vēl viens pierādījums ir tam, ka viņš vismaz 2 reizes gadā cenšas ar ģimeni kopā kaut kur doties ceļot. Viņš laicīgi zina, kad viņš to saplāno, un tas ir vēl viens motivators viņam, kāpēc viņš to dara kvalitatīvi. 20 gadu kāzu jubileju nosvinējām Taizemē. Protams, Grieķija, kas ir viens mums jau arī kā jau standartā reizi gadā aizbraukt, bijām uz Grieķiju. Skatoties viņu ceļojumu bildes, kad viņi ir tāds saskanīgs pāris, kurš prot viens pa otru pajokot. Mēs kādreiz smējāmies, ka es nolikšu smagām arī tiesības, un mēs brauksim ekipāžā. Ieteiktu viņiem pamēģināt. Es domāju, ka viņiem varētu izdoties. Tad viņš tā paskatās, viņš saka, interesanti, kurš pirmais pie Bauskas izkāps. Jā, tā mašīnā nevar tā kāpt iekšā. Tur ir sterilā tīrība. Tur nedrīkst kāpt, es varu atbraukt, novilkt zabukus, iekāpt tikai savākt mantas, tā jau man. Sētā satikām Andi. Un kaut kāda vārds pa vārdam, un Andim pasakam, ka tā kā no Dundagas esam. Un viņš bija tādā. Es pat vairs tagad neatcerēšos to tekstu, ko viņš pateica. Viņš nāca no tās sētas līdz durvīm un pie sevis visu laiku runāja tādam, par to šoku, ka kā var tā sakrist. Es vienā brīdī Mārim prasu, klausies, vai tu zini, ko mēs liksim virsū, kas pa tēlu būs uz kabīnes. Viņš saka, jā, es esmu dzirdējis pa Krokodilu Hariju. Viņš saka, zini, tas ir baigi forši, jo es arī esmu no Dundagas. Bet kā tas tā var sakrist, ka tieši tas šofers, kuram visvairāk tas bija nepieciešams un kurš tiešām zina to stāstu un kurš ir viņa novadnieks, viņš brauks ar to autovedēju un ar to trēlēru. Es vēl atceros, ka Mārs intervijā saka, ka viņš bija maziņš, kad akmens krokodilu statuju Dundagā atklāja. Tā kā, jā, abi lieli ceļotāji, pasaules izzinātāji, tā varētu raksturot. Es novēlu, lai izdodas viss iecerētājs, lai ir laba veselība, lai nāk daudz ceļot un lai darbā viss ir kārtībā un lai viss dzīvē vienkārši ir super. Vairāk braukt uz siltām zemēm, ja viņam nepatīk sniegs.